Nu tā, no Babītes esam pārslēgušies uz manu poligonu, kuras parasti pārbaudu pirms krāsošanas vai pēc krāsošanas savus woblerīšus. Daudz varbūt prasīs, kāpēc lieku tādas sviniņas apakšā. Jo viņš man ir peldošais woblerītis. Un es ar to sviniņu regulēju, cik man vajag, lai viņš dziļi iegrimtu. Jo kā es parasti vienkārši netinu, bet taisu pauzes. Un pauzēs man viņš grimst. Un otram kārtām viņš taisa arī troksnīti. Un tā. Šeit man ir kastīte ar peldošajiem. Ļoti spoži. Parādīšu, kā no peldošā sanāk smuki grimstoši. Un var dziļākas vietas apstrādāt. Jā. Šitas ir peldošs. Iet pa pašu gan iz virsu. Varbūt kāds pāris centimetri iegrimē. Tā mēs bišķiņ tālāk. Iet pa pašu virsu tur. Gandrīz pašu virsu iet. Tā. Esam pielikuši sviniņu. Un skatāmies, ko viņš tā darīs. Pavisam lēni grimst. Un var izvadīt dziļāk. Lēnām grimst. Jo lielāka pauze, jo dziļākas vietas var apmakšķerēt. Tā kā tā. Un vēl vienu lietu gribēju pateikt. Daudzi sūdzās. Man tik labs woblers bija, bet sāk nestrādāt. Pie vainas es jums uzreiz varu pateikt, ka tā ir šitā cilpiņa. Vai pagājusi palocījusies uz vienu pusi vai uz otru pusi. Un tāpēc viņš nestrādā. Varu, piemēram, parādīt. Palieksim bez šito te cilpiņu uz vienu pusi. Redzēsim, kā sanāks. Piemēram, šitā cilpiņa ir saliekusies uz vienu pusi bišķiņ. Un paskatāmies, kas tur notiek. Ka cilpiņa uz vienu pusi ir. Redzēt? Woblers vairs nestrādā, bet iet uz vienu pusi un met ārā viņu. Atlieksim apakaļ. Cilpiņu pasīs. Iztaisnosim to cilpiņu apakaļ. Varbūt. Skatāmies, kas tālāk notiks.
Nu, wablers strādā kā taisni. Nenāk ne ārā. Nekā. Vēl viena nianse. Ar šo cilpiņu var regulēt arī, kā tas wablers ies, vai viņš agresīvi spēlēs, ja viņš tā lēgani ies. Ja šo cilpiņu uz augšu palieks, tad viņš ies tā lēnām, taisīs to spēli. Bet ja viņš palieksiet uz leju, tad viņš taisīs lielāku to amplitūdu. Nezinu, eksperimentēju. Neko tur sabojāt nevar. Vienīgi neloka tik daudz, kamēr nenolūst. Bet tā jau viss kārtībā būs. Nu tādi tie mazie nifiņi. Nu, ja gadījumā viņi met ārā uz labo pusi, tad tā cilpiņa jāpaliek uz kreiso pusi. Ja uz kreiso, tad uz labo. Tā viņš met uz labo pusi, ja? Redz, neiet, nestrādā. Met ārā. Tā, ņemam standziņas. Un paliecam uz cilpiņu uz kreiso pusi. Tā, paliecam. Skatāmies tagad. Viss kārtībā. Iet tā lieta. Nemet ne ārā nekā, viss kārtībā. Provējiet. Labi, tas arī būtu viss. Tiekamies uz ūdeņiem.